Tipu tapu pasaciņa. Bretaņas pasaka 3 suņi. Reiz dzīvoja kāda ļoti nabadzīga atraitne. Viņai bija 2 bērni, zēns un meitene. Meitene bija īsta vējgrābsle un sliņķe. Dēls, vārdā Jans, ganīja pa ceļmalām izkāmējušu kazu. Kādu dienu viņš ieraudzīja nākam vecu sievu ar 3 suņiem. Vecā sieva teica viņam: Es gribētu mainīt savus 3 suņus pret tavu kazu. Jans jutās pārsteigts par šādu priekšlikumu. Viņa kaza patiešām bija visai kārna, bet suņi labi noauguši, īsti skaistuļi. Tomēr viņš atbildēja: Nu nē, varbūt mana kaza nav pārāk trekna, bet viņa dod pienu man un manai ģimenei. Bet kas man tiks no jūsu suņiem? Vecā sieva ar saviem 3 suņiem aizgāja, bet otrā dienā tā atkal nāca viņam pretīm. Nu, manu zēn, vai esi apdomājies? Viņa jautāja. Vai mainīsi savu kazu pret maniem suņiem? Es to apsvēru, Jans teica. lai katram paliek, kas tam pieder. Jums suņi, man kaza. Aiznākamajā dienā vecā sieva ar 3 suņiem uzmeklēja viņu vēlreiz. Ja tu piekritīsi maiņai, esmu pārliecināta, ka tu to nenožēlosi. Jans sāka svārstīties, galu galā viņa kaza, tik kārna un veca, nebija pat ne savas auklas vērta. Varbūt suņi būs kam noderīgi, Esmu ar mieru. viņš beidzot teica. Bez suņiem vecā sieva iedeva viņam vēl sudraba svilpīti. Ņem šo svilpīti, tā tev lieti noderēs, viņa sacīja. Lai kur tu arī atrastos, lai kādas briesmas tev draudētu, pasvilp ar to, un visi 3 suņi tūdaļ būs klāt, lai tevi aizsargātu. Viņš atgriezās mājās ar suņiem, bet kad māte ieraudzīja, ka viņš iemainījis kazu pret 3 suņiem, kas turklāt vēl prasīs ēst, viņa kļuva zilā aiz dusmām un paķēra nūju, lai pārmācītu dēlu par tādu vieglprātību. Bet viņa nepaguva iesist, jo suns, kas atsaucās uz vārdu dzelzlauzis, metās virsū nūjai un salauza to kā skalu. Jānu pārņēma abrīna. Viņa māte toties kļuva vēl niknāka. Ja jau tādas tās lietas, ja jau tu tik labi saproties ar šiem nezvēriem, tad vācieties visi projām. Lai tie nodrošina tavu iztiku, ņem līdzi arī māsu. Viņa ir pārāk slinka, un tad jūs abi būsiet man no kakla nost. Kā vēlies, māte? Jans teica. Viņš devās projām ar māsu un 3 suņiem. Kamēr viņi bija ceļā, nekas ļauns nenotika. Viņiem gan gribēja uzbrukt laupītāji, bet dzelzlauzis piespieda viņus bēgt. Otrs suns, kuru sauca par mednieku, ķēra viņiem zaķus, un Jans tos cepa ugunskurā. Bet trešais, vārdā ātrais vējš, ķēra irbes un citus putnus. Netālu atradās mežs, kurā, kā stāstīja, bija tikpat daudz medījuma, cik mežā koku. Taču ļaudis neuzdrīkstējās tur nekāju spert, jo stāstīja, ka vēl neviens no turienes nav dzīvs iznācis. To izdzirdējis, Jans sprieda tā. Ja nu es izmēģinātu laimi, man taču ir 3 suņi, kuri mani aizsargās. Bez tam es uzzināšu šī meža noslēpumu. Un viņš devās uz mežu kopā ar māsu un 3 suņiem. Sasniedzis mežmalu, viņš pagalam izbrīnījās, jo viņa priekšā slējās īsts biezoklis ar cieši blakus augušiem kokiem un tik biezu lapotni, ka tai neizlauzās cauri pat ne saules stariņš. Mežs bija tumšs un drūms. Ko gan citu bija darīt, kā vien iet iekšā? Bet pašķīruši zarus, lai izlaustu sev ceļu, viņi sadzirdēja kādu balsi, kas runāja kaut kur starp kokiem.
Neej tālāk, jo tava dzīvība ir briesmās. Ak tā! Gan jau redzēsim, kas ir tas runātājs. Jānis iegāja mežā un kādā pļaviņā ieraudzīja pamestu māju. Viņš atstāja tajā savu māsu un ar visiem 3 suņiem devās medībās. Nostāsti par šo mežu izrādījās patiesi. Ik pa brīdim viņi redzēja skrējam garām kādu zvēru. Suņi viņam sanesa pārpilnam medījuma, bet viņš nesastapa neviena cilvēka. Jana māsa mājās sāka garlaikoties. Viņa bija norunājusi ar Janu, ka 12. paskandinās zvanu un aicinās viņu pusdienās. Bet tā kā viņa bija slinka, tad apgūlās gultā un aizmiga. Viņu pamodināja dīvains troksnis. Viņa piecēlās un sev par lielām šausmām ieraudzīja, ka grīdā atveras lūka un pa to iznāk 2 duči milžu, visi stipri kā vērši. Kas tu esi un kāpēc atrodies mūsu mājā? Vai tu esi tik drosmīga? Milži jautāja pērkondimdošā balsī. Žēlastību, kungi, tā nav mana vaina. Mani šurp atveda brālis un pateica man te palikt, kamēr pats dosies medībās. Tavu brāli mēs sodīsim, Milži teica. Pa mūsu mežu neviens nevar rīkoties nesodīts. Tev nekas nedraud, jo tu esi pārāk skaista, lai mirtu, bet ar noteikumu, ka tev jāpalīdz mums tikt vaļā no tava brāļa. Viņa bija tik drausmīgi pārbijusies, ka apsolīja visu, ko vien viņi vēlējās. Tad viņi iemeta zupā indi un aši pazuda slēptuvē. Tikko lūka bija aizvērusies, Jans pārādās mājās. Kādēļ tu neaicināji mani pusdienās? Viņš jautāja. Man pavisam piemirsās. Bija tik daudz darba, bet vīra izdevusies garda. Viņa nepaguva Janam ieliet zupu, dzelzlauzis, ienācis mājā, tūdaļ sajūta kaut ko neparastu. Viņš metās pie katla un to apgāza. Tas nekas. Jānis teica, Es atnesu daudz ēdamā. un viņš izcepa medījumu uz uguns. Otrā dienā Jānis atkal devās medībās. Milži atvāza lūku un noprasīja. Vai tavs brālis ir miris? Nē, viņš ir veselāks par veselu. Meitene atbildēja. Viņa suns dzelzslauzis apgāza saindēto zupu. Tā ir tikai atlikta partija. Viņa teica, Šajā mājā ir kāds krēsls, kas sasaldē ledū visus, kuri tajā apsēžas. Mēs to sameklēsim, un tu piedāvāsi brālim apsēsties, kamēr ēdiens vārās. Tā viņš uz visiem laikiem zaudēs ēstgribu. māsa solīja izdarīt visu, ko viņa vēlas, bet tiklīdz Jānis ienāca mājā kopā ar saviem 3 suņiem, dzelzlauzis uzreiz pamanīja krēslu. Drosmīgais suns metās tam virsū un sadauzīja to 1000 gabalos. Otrā dienā Milži atnāca atkal un jautāja, vai Jānis ir miris. Meitene pastāstīja viņiem, kas noticis. Skaidrs, Milži teica, suņi viņu sargā, un kamēr vien tie paliks kopā, mēs neko nevarēsim iesākt. Milži ilgi domāja un izdomāja kādu viltību. Viņi cieši piekodināja meitenei paklausīt viņiem visos sīkumos un solīja viņai par to bagātīgi atlīdzināt. Atgriezies no medībām, Jānis atrada savu māsu guļam gultā. Es esmu slima. Viņa teica, Tev jāatnes man zāles. Manai slimībai var līdzēt vienīgi kazas piens. Kazas piens? Nekas nevar būt vienkāršāk. viņš iznāca no meža un gāja uz to vietu, kur bija sastapis veco sievu. Viņa lasīja žagarus un ganīja kazu. Krustmāt, Viņš teica, ņemiet atpakaļ savus suņus un atdodiet man kazu. Mana māsa ir ļoti slima un var nomirt, ja nedabūs kazas pienu. vecā sieva uz viņu tā dīvaini paskatījās. Lai notiek pēc tava prāta, viņa sacīja, bet es novēlu, lai tev nebūtu jānožēlo tava labā sirds. Jānis ar kazu atgriezās meža mājā, bet tur viņu gaidīja briesmīgs pārsteigums. Pie durvīm stāvēja 24 milži
un skaļi smējās par Janu. Viņi sacīja: Re, kur nāk lepnais mednieks. Mēs jau tevi ilgi meklējām, jo mums jānokārto šādi tādi rēķini. Vairāk nekā neteikuši, viņi sagrāba Janu un iemeta dziļā akā, kuras dibenu klāja cilvēku kauli. Tad viņi nosprostoja izeju ar milzīgu akmens bluķi un aizgāja kopā ar meiteni. Gulēdams akas dibenā, Jans saprata, ka izdarījis muļķību. Cik nepiesardzīgs viņš bijis, suņus atdodams. Nekas tāds nebūtu noticis, ja viņš būtu paturējis kaut vienu suni. Pēkšņi viņš atcerējās svilpīti, ko viņam bija iedevusi vecā sieva. Viņš izvilka to no kabatas un svilpa, cik skaļi spēdams. Drīz vien viņš izdzirdēja skaļas rejas. Suņi jau bija pie akas. Vienā mirklī viņi novēla akmeni, kas nosprostoja izeju, dzelzlauzis to sašķaidīja gabalos, bet ātrais vējš ielēca akā un uznesa Janu augšā. Jans vispirms jo sirsnīgi pateicās suņiem. Arī tie bija priecīgi atraduši savu saimnieku, un Jans cieši nosolījās nekad vairs no tiem nešķirties. Pēc tam viņš devās meklēt savu māsu. Mājās viņu gaidīja nepatīkams pārsteigums. Viņš domāja, ka māsa kritusi milžu gūstā, bet nu redzēja, ka viņa dzīro kopā ar milžiem. To vidū bija viens, kas likās baudām viņas vislielāko labvēlību, jo viņa to mīļi apkampa un bučoja, kamēr pārējie pacēla pret viņiem savas vīna krūkas un trokšņaini aplaudēja. Tad Jānis saprata, ka viņu nodevusi viņa paša māsa. Viņā modās briesmīgs naids. Nolādētā, Viņš kliedza, tava nodevība tev neatmaksāsies. un viņš uzrīdīja suņus visai bandai. Drīz vien viss bija galā, jo kas gan bija milži pret 3 tādiem suņiem. Viņu asie ilkņi padarīja savu. Vienā mirklī meitene un visi 24 milži tika nobeigti. Jans vairs nekavējās meža mājā. Viņš ar suņiem iznāca no meža un devās plašajā pasaulē. Drīzumā viņš nonāca pie kādas pilsētas, bet iegājis tajā, it visur redzēja noskumušus cilvēkus. Viņš taujāja pēc iemesla. Ak, vai! Viņam atbildēja: Mēs esam noskumuši tāpēc, ka mūsu princese tiks upurēta briesmīgam pūķim, kas viņu aprīs. Tas viss sākās jau ļoti sen. Reiz viena mūsu karaliene sajuta nepārvaramu vēlēšanos nobaudīt augli no feju dārza. Kāda feja viņai to atnesa, taču pieteica, ka karalienei viena viņas meita jāsūta uz feju pili, kur viņa kļūtu par varenu feju. Karaliene apsolīja, bet, kad pienāca noliktais laiks, karalis neatļāva vest meitu projām. Feju atriebība bija briesmīga. Viņas uzsūtīja karaļvalstī 4 briesmīgus pūķus, kas it visur sēja iznīcību un postu. Karalis bija spiests lūgt žēlastību. Viņš pats pavadīja savu meitu uz feju pili, un tomēr fejas vēl nejutās gandarītas. 3 pūķus viņas atsauca atpakaļ, bet 4. palika karaļvalstī. Katru gadu viņam jāatdod aprīšanai viena jaunava. Mūsu pilsētas skaistākās jaunavas briesmonis jau aprīs, un šodien ir karaļmeitas kārta. Vai tad neviens pats nav mēģinājis nogalināt pūķi? Jans jautāja. Kā nu ne, bet neviens no tiem, kas devušies cīņā ar pūķi, nav vairs atgriezies. Tas ir milzenis ar 7 galvām un 7 ragiem, un tā izskats vien liek šausmās sastingt visiem, kas uzdrošinās pieiet tuvāk. Lai notiek! Jānis teica. Tā man ir laba izdevība. Iešu paskatīties uz to pūķi. Pilsētas iedzīvotāji mēģināja viņu aizkavēt, teikdami, ka viņš dodas pretīm drošai nāvei, bet Jānis vis daudz neklausījās un kopā ar saviem suņiem devās uz kalnu, kur dzīvoja pūķis. Pusceļā Jānis ieraudzīja princesi, kas bija atspiedusies pret kritušu koku pašā mežmalā. Viņas seja bija bāla, šausmu izķēmota. Saņemiet drosmi.
Apsolu, ka puķis jums nenodarīs nekā ļauna. Princese pagriezās pret viņu un čukstēja. Kādēļ jūs esat šeit? Vai tad vēl nav diezgan upuru? Būs vēl tikai viens upuris, un tas būs puķis pats. Jānis atbildēja. Un viņš uzkāpa pakalnā. Pie ieejas tumšā alā puķis snaikstīja savas galvas. Pamanījis Jānu, viņš sāka nikni purināt ragainās galvas. Īstais brīdis klāt. Jānis teica. Nu, medniek, tev pirmajam tas gods. Drosmīgais suns metās uz priekšu un iecirta ilkņus puķa mugurā, lai gan tas nikni šņāca un no visām rīklēm šāva liesmas. Tad nāca kārta ātrajam vējam, un tas uzbruka puķim kodatam galvā, ausīs un garajā zvīņainajā astē. Suns vajāja puķi bez apstājas, nogurdinādams to līdz pilnīgam spēku izsīkumam. Dzelzlauzis un Jans pabeidza cīņu. Suns nokoda puķim galvas un nolauza ragus, bet Jans iedūra savu zobenu pašā briesmoņa sirdī. Zemē izplūda melnu asiņu strūkla, šausmīgais puķis bija pagalam. Princese, kas no tālienes bija vērojusi cīņu, trīcēdama pienāca klāt. Svešiniek, Viņa teica. kaut arī mani nepazīstat, jūs izglābāt man dzīvību. Visā valstī nevienam nav bijis tik lielas drosmes. Ja vēlaties, kļūšu par jūsu sievu. Šobrīd es nevaru jūs precēt, Jans atbildēja. jo man ir vēl jānokārto šādas tādas darīšanas, un es nedrīkstu šeit palikt, bet es neatsakos. Tad ņemiet šo nēzogu. Tā stūrī iešūti mani iniciāļi. Ja jūs to parādīsiet manam tēvam, Karam, viņš tūdaļ pazīs drosminieku, kurš izglābis viņa meitu un atbrīvos zemi no briesmīgā posta. Jānis atvadījās no princeses, bet pirms doties tālāk viņš nogrieza visas 7 puķa mēles un paņēma tās sev līdzi. Tā nebija taisnība, ka viņam vēl kārtojamas kādas darīšanas. Kopš viņš bija nokāvis savu māsu, viņu bija pārņēmusi dziļa nožēla. Viņš pat neuzdrošinājās atgriezties meža mājā. Beidzot Janam ienāca prātā kāda doma, un viņš devās pie vecās sievas, kas bija viņam atdevusi suņus. Viņš to sastapa mežā, lasām žagarus. Krustmāt, nogalinot savu māsu, esmu izdarījis kaut ko briesmīgu. Ir jau taisnība, ka viņa mani nodevusi un piekritusi manai nāvei, bet laikā tas būtu, man nevajadzēja tā rīkoties. Nezinu, kas ar mani tagad notiks. Tev vienmēr būs tik laba sirds, un tu piedzīvosi vēl daudz nepatikšanu, vecā sieva teica. Es tev iedošu zāles, kas tavu māsu ne tikai atdzīvinās, bet arī vērtīs viņu labāku nekā līdz šim. Te tev būs trauks ar dzīvības avota ūdeni. Tu ar to aprasināsi viņas miesu, pēc tam iekurināsi lielo maizes krāsni un iestumsi viņu tur iekšā. Viņa iznāks no krāsnes sveika un vesela, atbrīvojusies no ļaunuma, kas viņā bijis. Jānis pateicās vecajai sievai un kopā ar saviem suņiem atgriezās meža mājā. Viņa māsas un visu 24 milžu līķi atradās turpat, kur viņš tos bija atstājis. Viņš aprasināja meitenes miesu ar dažiem pilieniem dzīvības ūdens, iekurināja lielo maizes krāsni un iestūma viņu tur iekšā. Kad krāsns bija atdzisusi, meitene smaidīdama iznāca no tās, sveika un vesela, vēl skaistāka nekā agrāk. Viņa teica Jānam. Es lūdzu piedošanu, ka tik nodevīgi izrīkojos un apsolu, ka turpmāk būšu tev laba un uzticīga māsa. Tad Jānam ienāca prātā izmēģināt to pašu ar 24 milžiem. Vienu pēc otra viņš tos aprasināja ar dzīvības avota ūdeni un iestūma maizes krāsnī. Viens pēc otra viņi nāca no krāsnes ārā un teica Jānam. Jaunekli, tev ir tik laba sirds, un tu proti atriepties cēli. Nu mums vairs nekas nav dalāms, un mēs būsim tev uzticīgi līdz nāvei. Jānis ar savu māsu un suņiem atkal apmetās uz dzīvi meža mājā.
Visi 24 milži viņus bieži apciemoja un izpildīja katru viņu vēlēšanos. Reiz milži pastāstīja Jannam pārsteidzošu jaunumu. Bija izsludināts, ka karaļmeita precas ar jaunekli, kas to izglābis no briesmīgā pūķa. Kāzu svinībām bija jānotiek pēc dažām dienām, un visi karaļa pavalsnieki bija tajās ielūgti. Jans nevilcinājās nemirkli. Kopā ar suņiem un 24 milžiem viņš tūdaļ devās uz pilsētu. Tur viņš uzzināja, ka princeses Līgavainis ir kāds cilvēks, kurš pa gabalu bija noskatījies Janna cīņu ar pūķi. Kad tā bija beigusies, viņš bija nocirtis pūķim visas 7 galvas un aiznesis karalim. Aplaimots un pateicības pārpilns karalis tūdaļ izlēma, ka šim cilvēkam jāprec princese. Kaut arī viņa pati neizrādīja nevis mazāko vēlēšanos kļūt par sievu savam šķietamajam glābējam. Jānis nolēma atriepties, un atriebībai vajadzēja notikt kāzu dienā. Pēc viņa pavēles milži sagrāba sardzi un suņi metās uz lielo zāli pa ceļam apgāzami mīlesta galdus. Kas te notiek, sašutis karalis iesaucās. Jans nostājās karaļa priekšā. Viņš izvilka no kabatas princeses nēsdogu un izsaiņoja tīstokli, ko turēja rokās. Tajā bija pūķa mēles. Jans teica karalim: Jūsu augstība, kā jūs domājat, kas ir jūsu meitas glābējs? Tas, kuram ir 7 galvas, vai tas, kuram ir 7 mēles? Protams, tas, kuram ir 7 mēles, karalis atbildēja. Princese pazina Jannu, viņa pienāca un apkampa viņu. Jā, tēv, tas ir mans glābējs, tas otrs ir viltvādis. Karalis tūdaļ pavēlēja grābt ciet bezgodi, kurš jau gribēja laisties lapās, un lika viņu pakārt tuvākajā kokā. Apkritušos galdus pacēla, un beidzot laulību ceremonija varēja notikt. Tikai tagad Līgavainis bija Jans. Pēc sievas tēva nāves Jans kļuva par karali. Viņš aicināja pie sevis māsu, sagādāja viņai bagātīgu pūru un izdeva par sievu kārtīgam cilvēkam. Bet pats prasmīgi valdīja savā karaļvalstī, un viņam nebija citu ministru kā vien 24 milži, un citu sargu kā vien 3 suņi. Dzīvības avota ūdens viņam vēl ilgi ļāva būt starp dzīvajiem, un kad viņš beidzot tomēr devās ceļojumā uz viņpasaules krastiem, tad tas notika pēc viņa paša vēlēšanās.